absolūti perfekta pulsācijas izjūta, ķermeņa koordinācija un atraktivitāte. Jūs esat radīts muzikā. Miku žūrijas slavas vārdi bieži vien ceļ debesīs, taču skatītājiem sitam instrumentālisti neskapēc nepatīk. Pirmo izbalsoja Elviju, arī Mikus publikas vērtējumā ieņem pēdējās vietas. Vienalga, vai viņš izvēlas spēlēt bungas vai marimbu. Ja notiktu pēc skatītāja prāta, otrajā raidījumā Mikus konkursu pamestu, bet viņu izglāba žūrija. Man patīk tava tehniskā brīvība, man patīk tas, ka tu izgaršo savu instrumentu. Marlēna no žūrijas dzirdējusi gan padomus priekšnesumu uzlabošanai, gan komplimentus par skaisto balsi. Žūrija un skatītāji par jauno dziedātāju ir līdzīgās domās un ierindo viņu 3. un 4. vietā. Katru reizi jūs uzstājaties ar vienu spožāk un spožāk. Pirmajā raidījumā Katrīna bija tuvu izbalsošanai, taču pēc tam kļuva par vienu no skatītāju favorītēm. Novērtējot Katrīnas talantu un atraktivitāti, pianistai skatītāji dod 2. vietu. Arī žūrija neskopojas ar atzinīgiem vārdiem. Jūsu priekšnesums bija vismazāk mērķēts ar nosaukumu veltīts šovam. Markam tiešraidē visgrūtākais bija pagājušās nedēļas raidījums, kad žūrijas vērtējumā viņš noslīdēja uz tabulas beigu galu. Mācieties, uznākt uz skatuves un tajā brīdī pilnīgi atbrīvoties un atdoties tikai vienīgi tādai brīvības sajūtai. Ja? Taču viņa talanta cienītāji ir uzticami. Gandrīz visos raidījumos Marks ir skatītāja balsojuma pirmajā trīniekā. Līdz šim līderis žūrijas un skatītāju balsojumu kopvērtējumā ir Kaspars. Es apskaužu, kā jūs mākat tik niansēti mīlēt savu instrumentu. Fantastiski. Kopš pirmās uzstāšanās Kasparu lielījuši eksperti, arī mirkļa vājums priekšnesumā, kas sarūktināja pašu mūziķi, skatītāju balsojumu neietekmēja. Kaspars bijis pirmais visos raidījumos, izņemot pagājušo nedēļu, kad viņš piekāpās Katrīnai un Markam.